Jā, sāc uzzīmē, lai sanāk viss kopā. На память. Nu, tad paņem lielāku. Katrīna, ko tu tagad zīmē tur? Nu, šitās ir kaut kas smadzenes. Labi. Bet kuru daļu, par ko tu stāstīsi? Nu, nezinu. Tātad, tas ir radix dorsāli. Šeit ir spinālais ganglis. Te tam neironiņam ir ķermenīts. No, es to pašu Jā, šitās tas akmenis vai labāk redz. Vai tu redz, ka viņas tas sajiet kopā, tas divas te. Un tad izveidojas nervs spinālītis. Un te ir tas foramen intervertebrāle. Viņš te iziet. Tālāk viņš iet. Un tad pie krūšu daļā viņam ir nervum spinālis. Šitā. Viņam ir zaļš, ramus komunikants albus. Trukus simpātikus. Trukus simpātikus. Un otrs ir ramus komunikants griseus. Un arī tas ir no... Tas ir krūšu daļa. Ramus meningius. Dorsālis vai ventrālis. Nu jā, pagad. Čitam. Un tālāk vēl ramus spinālis dod ramus ventrālis, kurš pāriet pa nervus interkostālis. Negribu uzrakstīt visiem nosaukums. Jā. Tieši to izražēju. Vienkārši, nu tā kā pieņemsim komunikants. Jā, un šitas ir aiziet tā kā ramus dorsālis. Un šitas ir inervēto muskultūru. Pierakstam sākumam tie divi, kas aiziet uz trumpus simpātikus. Kur? Komunikants. Vienkārši uzrakstīja albus. No albus kaut vai. Albus un griseus. Jā. Griseus. Tad no šitā trunkus simpātikas. Tātad bija 4 daļas. Nu šitā nav meningeus, viņš te aiziet un aiziet apakaļ. Pierakstam meningeus. Jā, meningeus. Un viņš te aiziet un inervē tās logas vārtas. Kur viņš aiziet? Nu kaut kā, viņš, nu nezinu, tur... Viņš iziet arī. Tas nav svarīgi, kā viņš šitā. Tas nav svarīgi, kā viņš iziet. Viņš aiziet atpakaļ šitā. Arī, nu jā. Nu šitā. Nu, ok. Nu. Ok. Labi, Labāk redz. Pierakstot, kas bija Šitas ir meningeus. Nē, tas ir interkos. Interkostālis. Tas ir ventrālis. Tas ir ramus ventrālis. Ramus ventrālis. Un šitas ir ramus dorsālis. Tad no šitā tā arī bija. Viss no nervs spinālis ir ramus dorsālis, ramus ventrālis, ramus meningeus un Albus. Bet kas tas to griseus? Tas griseus, viņš ir laikam tad no tā trunkus simpātikas. Bet viņš sajā no... Grūti pateikt. Nav prezentācijas. Tur nav rakstīts. Tur vienkārši rakstīts, ka viņš saprien. Nē, ir tur rakstīts, jo es šodien nodomāju, ka kaut kā jūtīgi, jo vienam ir tas viens un otram ir otrs. Nu, labi. Nu, krūšu daļā ir albus, jā? Jā, krūšu daļā ir albus, gan griseus, bet apakšā līdz L3 ir albus. L3 vēl. Un L3 ir te zem. Nav ir krūļa. Nu, labi, to jāskatās vēl, kur tas albus vai griseus. Bet no trunkus simpātikus tagad attiet vēl viens zariņš. Un, nu, pieņemsim, tas iet uz otru pusi. Nav viņam jāiet vienam. Un te ir šitāds vēl. Šitas aiziet uz asinsvadiņu. Vaskulāris tas ir. Un šitas ir tas viscerālis. Nu, konģurs. Nē, mums te ir redz alfa, kas jāsakāja krūškuris. Nu, tas ir. Tas nav. Vai ir sirsniņa? Jā. Nu, vat. Nu, pagaid, man bija cits jautājums. Nu. Man bija tāds jautājums. Pagaid, tas ir ramus vaskulāris, viscerālis. Tas viens komunikants albus vai griseus. Par to es, jo it kā jau savieno vienkārši vienu ar otru. Man jautājums. Vot mums trālāvā Tas ir ramus šeit pirmais atnāk, šeit otrais. Iet. Nu.
šeit būtu trešais, un tu esi kurvis, jā? Un kā rakstīts, viņš šeit veidos, jau būs pārsteigtās, jau būs postkampionārais, un es redzu, ka viņš iet tā un šeit. Nē, vienkārši grāmatā viņi ir vienalga, kur viņi ir uzzīmējuši, jo viņi rāda visus tos ceļus, viņi nerāda. Jā, viņi tieši vienu mums vajadzēja. Mēs tā lekcija atceries toreiz. Viņš iet šeit. Viņam nav vairāk. Nē, viņš iet tikai Viņš var vai tā. Skatoties, kurien Nē, viņš iet šeit uz šeit. Taču Jāna ir tas te loks krūšu orgāniem. Tad tev tāpat iet par āmus viss rāds. Es nesaprotu. Tev ir jautājums, simplitiskais. Ja tas ir veikls, loks, krūšu orgāna. Tad ir norādīts, tev nevar būt 3 ceļi, tev būs... Tikai tas? Nē, tikai... Vai nu būs šitas, ja ir krūšu orgāna inervācija, jā, tad šitas ir piedā. Ja tev būs krūšu dobu, man tur asins vadēt, Tad to tās. Jā, tad ir šitas ir. Tas? Un tas ir, ja ir muguras dziļā muskulatūra un āda. jā, tad tev ir norādīts. Jo tur ir dažādi tie nerādi. Bet pārslēgsies viņš tieši tur, jā? Katrīna pārslēgsies viņš tieši tur, un no turienes jau ies uz 3 ceļiem. Pagad, sirds pārslēgšanās, tas būs trešnieks. Piemēram, visi orgāni. Nu jā. Bet vēderā, stāstīsim pa vēderā? Jā, stāstīsim. Pa vēderā. Tagad ir nokuši. Man sirsnīgs skaits. Nu, pasaka, pa vēderā. Es jau negribu pametrast izteikt. Tā, mēs visu nozīšu. Nu, pagādām! Sākuma labi. Tā būs vieglāk. Mēs tikmēr uzgulēšu to rāmu. Es neko nenozīšu. Nu, nē, prāpsi, ne. Mums tajā nav. Skolotāja bērni. Kas? Pie manis vai? Mums jānopērk viņai. Un dīvās arī. Nu, Nu, stāstījām. Nu, pagaidi, es izdarīšu. Nu, stāstījām, es zinu. Tā. Mums trunkosimpātikas krūšu daļa, reku te ir zari, trunkosimpātikus, zari, ramokomunikants, albus et grisēras. Tas trunkosimpātikus. Un tad trunkosimpātikus. Pagaidi, tā es uzzīmēšu pēc tam. Jā, tie vaškulārs un viscerāls. Nu jā, tad no trunkosimpātikus, jā. Sintija, tā laikam bija taisnība, kad no trunkosimpātikus iet ramokomunikants, albus et grisēras. Ar 2. Trunkosimpātikus? Jā. Tā, jā. Nu, skatos šito tā. Nu jā, man ir tas pats. Tad no trunkosimpātikas krūšu daļā ramokomunikants albus, ramokomunikants grisēras, vaskulāris un viscerālis, jā. Un līdz vairāk nav zari. Un tā, mums ir receptors. Mums ir kaut kā receptors, viņš iet parādīs darsāles uz ganglionu spinālē. Tas būs aferentais, viņš atnāks nukleus un termēģilateralis. Būs otrais Pagad. Viņš būs otrais. viņš ir arī iet trunkosimpātikus. Pagaidi, mums runā. Jā, nu kurā tikmā aferentais, viņš arī iet trunkosimpātikus. Nu, davai. Es nesaprotu. Nu, davai. Un pēdējais 2. Nu, jā. Jā, ne? Jā. Albus, Jā. bet gan aferentais, gan neferentais. Jā. nu viss no Nu, es sākuma. mācīju tā, ka bija prezentācija. Nu labi, viņš īstenībā var nākt arī no šejienes. Piemēram, ja mugurā kaut kas iesāpās. Viņš tagad no Nu šejienes. jā, bet kāpēc viņš ies, tad viņam būtu jāiet. Otrais ceļš, pa kurien var iet vēl. Nu, viņš arī var iet apakaļ. Nu jā, bet tad loģiskāk, ja tev būs no orgāna. Nu, tā kā bija viens ceļš, tad ies arī uz turien. Nu, labi, bet principā viņš arī var nākt no turienes. Bet ja mums jārunā pa orgāniem, ja, tad mums ir jāzīmē, ka reku piemēram tas, nu, kuņģis, ja mums ir kuņģis. Un tad viņš arī, reku viņam tas jušanas neiroņi, tas receptors, ja. Tas receptors, un tad tas receptors arī viņš iet caur tam ganglijām, jo tā viņš nokļūst. Nu jā.
viņš iet te, uz augšu, arī iziet caur ramas komunikāns augurs. Jo ramas komunikāns augurs, viņš tad ar abas šķiedras. Viņš iziet te cauri, un tad viņš aiziet pa to parametru šeit, un šeit viņam tas ķermenītis ir. Un tad viņš tālāk iet uz to nukleus intermediolaterālis, un tālāk. Un tālāk mums iet pa trumpus un patikus, nepaslēdzās, mums šeit būs diafragma. Pagad, tu nepareizi. Tu vajadzēja vēl par sklantikus. Kas sklantikus? Sklantikus, viņš iziet ar sklantikus major. Pagaid, diafragma. Un šeit būs mums sklantikus minore. Majore? Jā, un šeit būs pleksus, viņš atnāks uz, šeit mums būs aorta. Pagaidiet, būs zīmējums. Aorta, jā? Šeit mums būs pleksus ciliacus. Šeit mums būs nervus splanchnicus majora, piemēram, jā? Viņš atnāks šeit būs trešais neirons. Un tagad šeit viņš iet ramus muscularis. Un, piemēram, šeit mums būs kuņģis. Un tas nervus splanchnicus major, viņš ir īstenībā ramus viscerālis. Viņš ir bez viņu. Viņš tā kā ramus viscerālis. Šeit arī būs ramus viscerālis. Viņi visi kopā iet, visi nervi, visi pleksusi iet uz organiem pa asinsvadiem, kā pleksusi. Jā, bet no tā trumpus un patiks viņš iznāk pa ramus viscerālis. Ramus viscerālis, jā, pagaida. Tas ir, viņš ir... Bet viņš veidojas no, pirmkārt, viņš veidojas no 5 major. Labi, un viņš vienkārši mūsu mugurpāls. Mēs redzam 55 nervi. Jā, bet viņi iznāk pa kaut kādām sakrītām. Tā sakrītām, kuriem viņi iznāk ir viscerālis. Labi, davai sākat pastāstīt tagad. Jā, pastāstīt. Kā es saprotu, ja? Jā. Tad, kas tas ir kuņģis? Ko, jā, rādām simpātiskā inervācija. Tātad ir tas receptoriņš, viņš uztver, un tad viņš iet uz augšu, cauri truncus simpātikus, nepārslēdzoties uz ganglionu spināli, kur viņam ir tas ķermenītis. Tālāk viņš radīgs dorsālis ieiet smadzenēs, un nukleus intermediolaterālis atrodas otrs neirons, kurš jau būs prīganglionārais neironiņš, un tad viņš dod savu šķiedru, dendrīnu, aksonu dod pa radīgs ventrālis, un tad būs radīgs tā šķiedra iet tālāk uz truncus simpātikus, nepārslēdzoties, iziet cauri, un veidojas vai nu nervus splanchnicus major vai nervus splanchnicus minor vai nervus splanchnicus sinus, un tādā veidā iziet cauri diafragmai un nonāk plexus celiacus, kur viņš beigās un pārslēdz pa trešo. Viņš jau pārslēdzas un aiziet uz plexus celiacus un pārslēdās prevertebrālajā ganglijā. Postganglionāro. Jā, ir postganglionāri, ir prevertebrālo postganglionāro. Viņš pārslēdās prevertebrālajā postganglionārā Par tādu. Kas? Ir 5 prevertebrālajā. Viņš vienkārši saucās plexus celiacus un ir ganglijā. Tur vajag pateikt prevertebrālais ganglijs. Šitas ir paravertebrālais. Un prevertebrālais. Tas plexus celiacus viņš sastāv no 3 vertebrālajiem ganglijiem, kurā viņš arī pārslēdzēs. Bet,